Koalīcijas Clean Baltica starptautiskā nometne 3 dienas pulcēja jauniešus dažādās aktivitātēs, lai izrunātu savu valstu būtiskākās piekrastes problēmas, aplūkotu pelēko kāpu un izvērtētu piekrastes erozijas nopietnību. Jūra var atņemt sauszemi, samazinot, teiksim, to sauszemes platību, arī zīmīgas vietas, kas ir jūras stāvkrasti, kas var tikt iznīcināti, ja, kas ir daļa pilsētas tikt pazust jūrā, arī var ieskalot jūrā, teiksim, kaut kāda daļa, kas ir objekti un tam līdzīgi. Risinājumi piekrastes problēmām ir, taču bieži vien cilvēki paši rada kaitējumu dabai neapdomīgas rīcības dēļ. Daudzreiz, teiksim, arī tiek braukāts arī ar automašīnām, motocikliem pa to joslu, ja, vienkārši iznīcina to zemesardzi un arī tos kokus, ja, kas līdz ar to veicina šo eroziju. Pētot, kuras vietas ir apdraudētas, mēs varam arī nākotni plānot vairāk, kāda vieta tiks izpostīta vai kur vajag īpaši aizsargāt. Tā kā tas ir svarīgi tieši priekš plānošanas darbiem un arī paredzēt nākotni un saprast, ko mēs ietekmējam, ko mēs varam uzlabot. Eksperti stāsta, ka piekrastes aizsargāšana ir svarīga tieši cilvēkiem un viņa interešu aizsardzībai, nevis dabai. Dabai šie procesi parasti līdzsvarā beigās nokļūst, kādā vietā noārda, kādā pienes klāt, tā kā vairāk tieši par kāda infrastruktūra ir svarīga, tad to arī aizsargā. Šķiet, ka jaunieši saprot situācijas nopietnību un ir ieinteresēti risināt vides izmaiņu problēmas, lai arī nākotnē saglabātos pēc iespējas vairāk pie jūras ciemati un nozīmīgi apskates objekti. We are facing climate change consequences around the Baltic and especially in Latvia, Lithuania, partly Estonia and Poland. We need to be prepared for future changes because it can impact to us like a coastal community and also urban citizens. Ecology is our future, and if we don't look at it as it is, it's going to be so hard for us to live in our planet, and we need to spread awareness as much as we can. Eksperti atgādina, ka nevienmēr krastu nostiprināšana atrisina problēmu. Tieši pretēji, citviet tas var būt pat kā cēlonis jaunai erozijai. Ir jāpieņem lēmums, ja tu kaut kur uzbūvēs šādas aizsarga vietas, tad varbūt tālāk gar krastu tieši spēcīgāka erozija būs un ir jāizplāno, vai tas ir tā vērts mums tagad šajā vietā ļoti spēcīgi aizsargāt, jo varbūt problēma tiks pārnesta citur. Ir skaidrs, ka par Baltijas jūru jāizzina un jāmācās vēl daudz, taču mēs katrs pats esam atbildīgi par Latvijas piekrastes nozīmīgajām vietām un to attīstību. Niceta Anna Stariņa, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni.